Visi ceļi vedot uz Romu, un amatieru teātra Momento 5. jubilejā tas vēlreiz apstiprinās. Viņus sveikt no 9 valstīm bija sabraukuši 12 dažādu amatieru teātru entuziasti. Taču ne jau tikai ballēties bija mērķis, bet gan izaicināt sevi ar ko pavisam jaunu. Teātra sportu, dinamisku improvizācijas teātra paveidu, kurā dalībnieki komandās sacenšas spontāni veidot ainas pēc īpašiem noteikumiem un skatītāju ierosinājumiem. Pirms stāšanās publikas priekšā gan intensīvas meistarklases pie teātra sporta aizsācējas Latvijā režisoris Astras Kacenas, improvizācijas pianista Kārļa Krusta un aktieriem Kaspara Žūriņa un Ingūnas Strodes. Es esmu gludinātā, es esmu grumba. Es esmu caurvējš. Improvizācijas spontanitātes vingrinājumi ļauj ar sevi iepazīties savā negaidītībā. Ne tikai kā skatuves šovu formu, kā tāds dzīves priekavots, bet arī kā pieredze. Kā tāda cilvēciska pieredze, kas zemapziņā saglabājoties pamaina mūsu attieksmi pret dzīvi. Bet kas gan tas par sportu bez tiesnešiem? Un šim nolūkam no Latvijas ieradies ļoti nopietns vērtētājs. Viņš un 2 kolēģi tika sagaidīti visai interesanti. Un improvizācijas atvērtības, reakcijas un asprātības sacensības var sākties. Jā, tikai cilvēks bez robiem var saprast, cik daudz darbības tam jāpindē, lai apēst vienā. Es saku, ka priekš pirmās reizes tas bija kolosāls, kādu drosmi patiesībā vajag, lai uzstātos pirmo reizi pēc vienas nodarbības, pēc viena mēģinājuma. Ir īpaši vēl tajā situācijā, ka tu tomēr esi pieredzis smuki sagatavoties un tu jau zini, kas tev ir jādara. Jo šajā gadījumā tas tiešām ir par konkrētām mirkļa sajūtu un par konkrēto brīdi ir runa, nevis par to, kādu tas nospiedumu uz mūsu visu kopīgo psihi tas atstās ilgtermiņā. Par labām sajūtām ilgtermiņā plāno parūpēties pats amatieru teātris Momento ar skatu un jauniem plāniem nākotnē un gandarījumu par pirmajos 5 gados paveikto. Un ir ārkārtīgi liels prieks redzēt, kā teātris attīstījies, kā dalībnieki ir atvērušies, kļuvuši drosmīgāki, prot labāk runāt. Tas viss sākās ar tādu ticību un entuziasmu un izaudzis jau par kaut ko tādu noderīgu, stabilu un skaistu. Šajās sacīkstēs visaugstākos tiesnešu vērtējumus saņēma komanda Lotos, taču patiesie uzvarētāji bija visas 6 komandas un skatītāji, jo pēc pasākuma vairāk izteica vēlmi pievienoties teātra Momento kolektīvam. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.